Man paties prieks atkal ar jums tikties raidījumā Vide, veselība un mēs un teikt labrīt, cienījamie skatītāji. Šodien raidījumā par to, kā fiziskās aktivitātes ietekmē mūsu veselību, pašsajūtu un gara stāvokli. Kā arī runāsim par vīriešu veselības problēmām, par tām, par kurām sabiedrībā nemēdz skaļi runāt. Kā arī pievērsīsim uzmanību tam, cik svarīgi ir saulaicīgi rūpēties par savu veselību un meklēt ārsta palīdzību. Ilgstoši pētījumi apliecina, ka regulāras fiziskās aktivitātes svaigā gaisā ārpus telpām uzlabo fizisko un garīgo veselību, samazinot spriedzi, stresu un dodot papildus enerģiju. Tomēr aptaujas rezultātā tikai trešā daļa Rīgas iedzīvotāju ir atzinusi, ka brīvajā laikā 2 līdz 3 reizes nedēļā veic fiziskus vingrinājumus 30 minūšu garumā. Tagad rīdzniekiem jauns piedāvājums, lai pasportotu svaigā gaisā ikdienas. Rīgas domas labklājības departaments sadarbībā ar Latvijas Tautas sporta asociāciju aicina visus Rīgas iedzīvotājus 5 brīvdabas trenižieru laukumos nākt un vingrot. Un šo nodarbību, paraugu nodarbību laikā iedzīvotājiem tiks mācīts, kā pareizi vingrot ar trenažieriem, kā iemācīties noteikt savu piemērotāko fizisko slodzi. Un jāsaka, ka arī šo nodarbību atpazīšanās zīme ir vingrojoša sirds, jo, kā zinām, šis ir sirds veselības gads, un mazkustība ir viens no riska faktoriem sirds un asinsrites slimībām. Līdz ar to nāciet, esiet aktīvi, vingrojiet, un arī būs vesela jūsu sirds. Vēl gribētos atzīmēt, ka šīs nodarbības ir veiksmīgs turpinājums mūsu sadarbībā ar Latvijas Tautas sporta asociāciju, jo jau 2. gadu mēs piedāvājam iedzīvotājiem nojošanas nodarbības. Un arī, kā arī iepriekš, iedzīvotāji laipni aicināti vēl līdz novembra beigām aktīvi nojot certificēta speciālista pavadībā. Nojošanas nodarbības, tāpat kā arī šīs nodarbības pie brīvdabas trenažieriem, ir bez maksas. Un runājot par šīm nodarbībām pie brīvdabas trenažieriem, šajā mēnesī septembrī jūs vēl varat apmeklēt Ķengaraga parkā, Andiņmuižas parkā, Daugavas promenādē un Lucavas salas atpūtas zonā. Bet šodien, 8. septembrī, jūs vēl varat paspēt apmeklēt nodarbības Ķengaraga parkā no 11. līdz 12. dienā. Kāda būtu vēlamā ikdienas fiziskā slodze, lai cilvēks labi justos un neslimotu? Nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, lai būtu veselam un neslimot, cilvēkam vajag ikdiena noiet 10 000 soļi, un tas apmēram ir 7 kilometri. Vai uzkapt pa trepēm 5 reizes dienā līdz 3. stāvam un atpakaļ. Ar kājām neizmantojot liftu. Vai nodarbu 15 minūtes fiziski pavingrot, vai paiet, vai paskriet, lai pulss palielinājas apmēram līdz vidējam. Kā jūs varat aprēķināt, ar kādu sirdsdarbību jūs varat strādāt, tad ļoti vienkārši vajag no 220 atņemt jūsu gadi, piemēram, 220 minus 60. Tas nozīmē, ka maksimāla sirdsdarbība varētu būt 160 sitieni minūte. Un sākot no 7. septembra, tas vietas, kur jūs dzirdējat, būs speciālas izstrādātas instrukcijas. Instruktāža būs sagatavota vieglajam, vidēja un augsta līmeņa slodzei. Tad aicinām visus lielus un mazus padomāt par savu sirsniņu, par savu veselību un nākt atklātajā trenažera zāle. Nodarbības visas notiks bez maksām, un zāle ir vaļā 24 stundas. To, ka sportot var jebkurā vecumā, pierādīja Rīgas sociālā dienesta dienas centra Ābeļziets dalībnieki. Ar kādām fiziskām aktivitātēm jūs nodarbojaties un vai to darat ikdienā? Jā, kopš es esmu tikus, man bija tā laime iekļūt Ābeļziedā, man dzīve pilnīgi mainījusies, jo katru dienu kaut kas notiek fizisko aktivitāšu ziņā. Mēs vingrojam, mēs līnīdejojam, mēs smejamies smiekla klubā, mēs ritmiski vingrojam, jo mums arī visi orgāni darbojās ritmiski. Un mēs esam šodien atnākuši šeit, lai iepazītos ar kaut ko jaunu, jo tas mums vēl trūkst. Jūs man pačukstējāt, ka jums šodien dzimšanas diena.
Jā, tā ir šausmīgi to skaitli nosaukt, bet es par to nekaunos, jo tiešām ir 78. Bet es varu teikt, ka pēdējos 3,5 gados, kopš es esmu ābeļziedā, man veselība strauji uzlabojusies. Un es nelietoju nekādas zāles, es tikai vingroju, skaļi smējos un priecājos par dzīvi. Daudz laimes dzimšanas dienā un novēlam arī turpmāk tā turēties un būt draugos ar sportu. Paldies! Liels paldies! Jau vairākus gadus Eiropā notiek uroloģijas dienas ar mērķi mudināt cilvēkus nesamierināties ar uroloģiskām saslimšanām, izskaidrot to ietekmi uz tālāko dzīvi un parādīt ceļu, kas ejams, lai saglabātu labu pašsajūtu saslimšanas gadījumos. Arī Latvija piedalās uroloģijas dienās. Pasākuma ietvaros iespējami plaši informējot sabiedrību par izvēlēto problēmu. Viena ļoti tāda intīmā un personiska lieta ir erektīlā disfunkcija vai potences problēmas. Un tas, kas neļauj varbūt vīrietim pilnvērtīgu dzimumdzīvi dzīvot. Un mēs mēģinām pastāstīt, ka par šo lietu jārunā. Un, ja ir problēma, tad to jānāk pie ārsta un jādiskutē un jājautā. Un mēs arī aktīvi cenšamies kungiem uzdot jautājumu par šo dzīves sadaļu. Jo jāapzinās, ka ir iespējama absolūti vienkārša, ārkārtīgi efektīva ārstēšana, un to mūsdienās neizmantot būtu neprātīgi, būtu muļķīgi, es pat teiktu. Tāpēc es aicinu visus kungus nekautrēties runāt par šo lietu, jo mūsdienās mēs tiešām varam piedāvāt daudz dažādas ārstēšanas veidus. Pats vienkāršākais, tas, protams, ir medikamenti, kas būtu iekšķīgi lietojami, un šobrīd pat ir pieejamas Latvijas tirgū tādas, teiksim, tabletes košļājumās gumijas formā, kas pat šo tabletes ieņemšanas veidu varētu padarīt nemanāmu un katrā ziņā ļoti ērtu. Un tad jau seko kaut kādi, teiksim, drusku sarežģītāki vai pacientam drusku neērtāki veidi. Viens no tiem būtu medikamentu ievadīšana, kas ir drusku cita grupa jau pašā dzimumloceklī, vai arī beigās, ja tas neviens ne otrs veids nedod rezultātu, kas ir ļoti reti, tad ievietot dzimumloceklī dažādu veidu protēzes, kas ļauj to mehānismu uzturēt drusku mākslīgā veidā. Bet, kā es saku, tātad, jebkurā situācijā kaut kādu risinājumu mēs varam atrast. Kādi ir uroloģisko saslimšanu iemesli? Iemesli, diemžēl, bieži vien slēpjas pašu kungu dzīvesveidā. Tātad ļoti bieži tas varētu būt asinsvadu problēmas, kuras izraisa smēķēšana, dzīvesveids. Vēl jāsaka, ka lietas, kas ir neatkarīgas no paša cilvēka, bieži vien tas ir cukura diabēts, kas arī ir bieži iemesls erektīlai disfunkcijai. Tāpat jau visas ar aterosklerozi vai hiperlipidēmiju saistītās problēmas, kā asinsspiediena paaugstināšanās, lietotie medikamenti, kur obligāti jālieto, lai neiedzīvotos cita veida problēmās, bet bieži vien tas iet kopsolī ar erektīlo disfunkciju. Tā kā iemesli daudz, dažus mēs varam novērst, dažus jau kādreiz nevaram novērst, bet tā labā ziņa, ka ārstēšana ir iespējama gandrīz visos gadījumos. Vēl, protams, jāpiemina iemesli ir hormonālas dabas izcelsmes problēmas. Un viens ļoti biežs iemesls ir psiholoģiskas dabas problēmas. Latvijā ir tendence pieaugt saslimšanām ar prostatas vēzi. Pagājušajā gadā konstatēti jau ap 1000 gadījumu. Tā labā ziņa ir tā, ka lielākā daļa šobrīd mēs jau tā kā nosliecamies uz tendenci šo slimību konstatēt sākuma stadijā vai viegli un labi ārstējamas slimības stadijas. Un tas, ko mēs darām, mēs piedāvājam vai veicam šīs prostatektomijas operācijas, kas ir diezgan apjomīgas un traumatiskas. Mēs veicam viņas laparoskopiski, kas pacientam ļauj diezgan ātri atgriezties ikdienas dzīvē, un tur ir varbūt dažas nianses, kuras mēs uzskatām par ļoti būtiskām, kāpēc ir vērts attīstīt un pievērsties laparoskopijai tieši šajā operācijā. Jo mēs uzskatām, ka pirmkārt mēs varam labāk nodrošināt urīna saturēšanu, kas ir viena problēma pēc operācijas, un mēs varam ar šādu veidu operāciju dažos gadījumos vieglāk vai labāk saglabāt nervus, kas atbild par erekciju vai
vīriešu potenci pēc operācijas. Nav noslēpums, ka vīrieši savas veselības problēmas ilgāk slēpj, tādēļ slimība ir vairāk progresējusi un grūtāk pakļaujas ārstēšanai. Katram vīrietim būtu nepieciešams veikt regulāras pārbaudes un atrast savu ārstu, kam uzticēties. Ja mēs runājam par mūsu uroloģisko klīniku vai šī gadījumā 2 klīnikām, tad tās ir 2, pārsvarā ambulatora palīdzība ar visa veida diagnostiku atrodas Daugavas Labvākrastā, kā mēs sakam, Linezerā, ambulance Uro, un Pārdaugavā Rīgas 2. slimnīcas mājā Uroklīnika, kas ir faktiski maza ķirurģiskā slimnīciņa vai uroloģiskā dienesta stacionārs. Attiecībā uz iespējām atnākt uroloģijas ambulance, jeb uroambulance, viņai jau 10 gadu vēsture, un varbūt tāda vienkārši mums liekas, ka viss koncentrējas Rīgā. Ir Pārdaugavā uroklīnika, ir Labajā krastā uroambulance, bet principā par šiem gadiem uroambulancē ir iespēja pacientiem nokļūt ne tikai braucot no Latvijas visām pusēm uz Rīgu, bet tāpat mums ir filiāle Pirmjās slimnīcā Rīgas, tāpat mums ir Ogrē, tāpat ir Tukumā, ir iespēja Talsos nokļūt. Un praktiski, ja kādi būtu ieinteresēti, lai uro darbinieki strādātu pie viņiem, pieņemsim Rēzekni un Kuldīgi gribētu lūdzu uzaiciniet, mēs aizbrauksim un palīdzēsim jums. Tā galvenā ziņa, ko mēs gribam nodot no savas klīnikas, ir tā, ka pirmkārt tā ir absolūti katras dienas iespēja nokļūt pie ārsta urologa, jo mēs esam vairāk vai mazāk orientēti uz uroloģisku specialitāti un uroloģisku palīdzību un konsultāciju sniegšanu. Tātad gan vienā, gan otrā Daugavas krastā tas būtu iespējams. Un otrs, ka mēs šeit uroklīnikā konkrēti veicam praktiski visa veida ķirurģiskas, uroloģiskas operācijas, tā skaitā laparoskopiju, un dažas lietas mēs darām vienīgie Latvijā. Šobrīd vienīgi Latvijā mēs reāli veicam laparoskopisku prostatektomiju, un reāli vienīgi mēs veicam tā saucamo perkutāno nierekmeņa slimības ārstēšanu. Tas nozīmē, ka ar mazu centimetru lielu iegriezumiņu sānos tiek saskaldīti vai dažādā veidā likvidēti liela izmēra akmeņi nierēs. Vienmēr tas ir iespējams, bet tajos gadījumos, kad tas ir iespējams, tad to mēs veicam. Kā redzams, sekojot Eiropas Savienības direktīvām, no veikalu plauktiem praktiski ir pazudušas kvēlspuldzes. To vietā dažādu firmu liels energoekonomisko spulģu piedāvājums. Cenas atšķiras, tad tieši ko izvēlēties un kā izpaužas šī energoefektivitāte? Energoefektivitātes būtība apgaismošanas kontekstā ir kā iegūt vairāk gaismas, bet patērējot mazāk elektroenerģijas. Energoefektīvai jābūt ne tikai spuldzei, bet arī visiem gaismas avota komponentiem. Ar to es domāju balastiem, barošanas blokiem, optiskai sistēmai. Tie ir reflektori, plafoni, lēcas. Vēlos norādīt, ka patērējamā jauda izsaka tikai patērētas enerģijas daudzumu, bet nebūtu neizstarotas gaismas daudzumu. To izsaka luminos uz vatu jaudas. Proti, jo lielāks tais skaitlis, jo labāk, bet adekvātās robežās. Gaismas avota krāsas izšķirtspēja. Ir šī avota spēja pareizi atveidot krāsas, salīdzinot ar standartu, uz tās virsmas, kura tiek apgaismota ar šo gaismas avotu. Jāskatās krāsas temperatūra pēc vēlamā toņa, jo vesāks tonis, jo augstākā temperatūra, jo siltāks, jo zemāka. Piemēram, ja salīdzinām ar kvēlspuldzi, tā ir 2700 kelvinu. Ja grib augstāku toni, tad krāsas būs tādas zilainas, tad jāizvēlās 4 vai 5000 kelvinu. Philips virzas uz to, lai visi enerģētiskie parametri mūsu spuldzēm būtu labāk atspoguļoti un redzami vienā vietā uz iepakojumā. No luminescentām lampām Philips piedāvā Tornado sēriju, Economy, 2 atsevišķās formās. Tornado ir ļoti patīkama gaisma, 2700 kelvinu, ir ļoti augsta ekonomija, līdz 85% salīdzinājumā ar kvēlspuldzi, un ir īsts ieslēgšanas laiks 0,3 sekundes. Protams, iesilšanas laiks līdz gaismas atdeve sasniegs 60% ir 5 līdz 30 sekundēm. Economy Twister ir lētāka par Tornado Spiral,
ir arī silta, balta gaisma un arī augsta ekonomija. Small economy lampai ir silts krāsas tonis, iesilšanas laiks tomēr ir ilgāks, bet tas ir tāds ekonomisks variants. Šīm luminescentām lampām ir sekojošie sagaidītie kalpošanas laiki. Tad Tornado sērija ir 12,000 stundas, ekonomija sērija ir 10 un 8,000 stundas. Kompānijai Philips ir 120 gadu ilga vēsture spuldžu ražošanā. 2013. gadā Philips ir Energostar gada partneris. Energostar ir internacionālais standarts patēriņu preču energoefektivitātei. Mēs piedāvājam efektīvas apgaismojuma risinājumus, kas pēc atmaksas perioda pat pelnīs cilvēkiem naudu salīdzinot ar iepriekšējiem gaismektiem. Visām Philips luminescentām lampām ir 2 gadu garantija, tā kā pircēji, kuri saglabājuši čeku, var samainīt tās lampas, kas izdegušas līdz garantijas laika beigām. Jāievēro, ka nedrīkst izmest vai saplēst izdegušās spuldzes, jo tās satur kaitīgus dzīvsudraba tvaikus. Pārstrādē ir jānodod tās spuldzes, kurām uz iepakojuma ir zīme nosvītrots atkritumu konteineris. Tās jāsavāc atsevišķi no citiem atkritumiem un jānogādā kādā no pieņemšanas punktiem visā Latvijā vai lielākajos sadzīves preču tirdzniecības veikalos, iegādājoties jaunu spuldzi un apmaiņā nododot veco. Visu svarīgo informāciju par spuldžu pārstrādi varat atrast saitē ekogaisma.lv. Cēsu sanatorijas internāta pamatskola rehabilitācijas centrs ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar astmu un citām hroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un apgūst visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas, ja uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskajām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasei, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Skola aicina vecākus pieteikt bērnus visa mācību gada garumā visās klašu grupās.